ir precīzi zināms, ko cilvēks ēda akmens laikmetā, un mēs tam evolūcijas laikā esam piemēroti. Un to, ko cilvēks ēda akmens laikmetā, ir precīzi tieši tas pats, ko cilvēki ēda pirms sākās pārtikas industrijas uzvaras gājiens. Un tas ir tas, kam mēs esam kā suga evolūcijas laikā piemēroti. Un mums ir faktiski tikai divas iespējas, vai nākamajos 10 000 gados evolūcionāri piemēroties dzīvē saindētā vidē un saindētas pārtikas ēšanai, vai absolūti apzināti ar politiku iejaukties un censties mainīt. Un tas ir tas, ko vācieši sauc par Denkfehleru. Tātad Denkfehler ir tāds jēdziens, kas ir domāšanas kļūda, bet ar sistemātisku raksturu. Un tātad mums sabiedrībai, un tādu piemēru šādām domāšanas kļūdām ar sistemātisku raksturu, mēs esam, mūsu dzīve ir pilna, mēs nemitīgi redzam šādas kļūdas. Un viena no šīm kļūdām ir domāt, ka es nopērkot industriāli ražotu produktu, uz kura rakstīts, ka viņš ir veselīgs, izdaru savai veselībai kaut ko labu. Un tā ir absolūti apzināta reklāmas veidota lieta. Cilvēkiem ir slikta sirdsapziņa mūsu sabiedrībā. Mēs braucam automašīnā vieni paši uz darbu, un mums automašīnā pārējās sēdvietas ir tukšas. Daudzi no mums vēl pa ceļam pīpē. Mums ir slikta sirdsapziņa citu sabiedrības locekļu priekšā un savā priekšā. Un tad es domāju, kad es ticis mājās vai lielveikalā, atbrīvošu šo sirdsapziņu, nopērkot produktus, uz kuriem ir virsū izvietot dažādi veselības saukļi, dažādas veselīguma norādes. Bet viņas pamatā ir apzināti maldinošas. Pārtikas industrija atrodas nemitīgā cīņā. Uzņēmumi viens ar otru, un uzņēmumi izaugsme ir iespējama, ja viņi var aprīt mazākos, un ja viņi varēs uzražot lētāk nekā konkurenti. Un lētāk tas nozīmē izvairīties no dabīgas izēvielas, jo tā ir dārga, un vārds bio uz produkta nozīmē kaut ko, un pēc Eiropas Savienības regulas, ja būs, teiksim, bio zemeņu jogurts, tad tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tur ir bioloģiski audzēta zemene. Tas nekādā gadījumā nenozīmē, ka tur vispār ir zemene. Tas nozīmē vien to, ka tā aromātiskā viela, kas zemenes garšu atgādina, viņa nav sintezēta retortē, bet viņa ir iegūta no Austrālijas koka skaidām, un koks ir bio. Tātad bio limonāde vai bio produkts ar bumbieru vai vienalga kādu garšu. Visas garšas ir sintezētas ķīmiski. Ir bio tad, ja viņš ir iegūts no koka vai viņu ir sintezējušas baktērijas vai pelējuma sēnītes. Katrs taču saprot, ka baktērija un pelējuma sēnīte un koks tas ir bio, vai ne? Un tā ir tā atšķirība no ķīmijas. Savukārt, ekoloģisks produkts, tas ir pavisam kas cits, kas bioloģisks.